Espresso ar Eleksu Kļaviņš. Koncentrētas sarunas par aktualitātēm juridiskajā jomā. Labdien, mani sauc Irīna Razenšteine, es esmu Zernāta advokāta un darbtiesību prakses vadītāja. Labdien, mani sauc Madlēna Drozdova, esmu Zernāta advokātu biroja Eleksu Kļaviņš, vecākā nodokļu konsultante. Labdien, vēlreiz, un tad varbūt sākam uzreiz ar pirmo tēmu, tātad, kas ir saistīta ar attālināto darbu, un, protams, ka šis darba modelis, cik es saprotu, vismaz lielajos uzņēmumos ir nostabilizējies uz palikšanu, tāds miksēts attālinātā darba un biroja darba modelis, kā kuram, cik tur tās reizes nedēļā jābūt birojā, cik reizes var strādāt no mājām, bet tad darba tiesību kontekstā, kāds tad ir regulējums, kas jāņem vērā darba devējam un kas jāzina darba ņēmējam, strādājot attālināti? Jā, attiecībā uz attālināto darbu mēs gribējām šodien varbūt pievērsties tādiem diviem aspektiem, ne tikai no darbtiesību viedokļa, bet arī no nodokļiem, jo mēs šodien parunāsim arī par maksājumiem tādiem vai citādiem darbiniekiem vai saistībā ar darbiniekiem. Un tieši jāsaka, ka tajā jomā ir tie lielākie grozījumi un savukārt attiecībā uz tādu darbtiesību regulējumu mēs gribētu atgādināt atsevišķi tādas varbūt patiesības, bet, diemžēl, kā praksa rāda, nevienmēr darba devēji par tām atcerās. Un tāpēc, ja mēs runājam tieši par attālināto darbu vai arī to, ko tu jau minēji, šo tā saukto hibrīdu darba modeli, kad mēs strādājam daļu laika, piemēram, no mājām un daļu laiku birojā, jāsaka, ka ir tāda nianse, ka darba devēja aizmirst, ka saskaņā ar darba likumu ir jāvienojas par darba vietu. Un tā, diemžēl, nereti ir problēma tieši tajos jautājumos, kad mums rodas kādi strīdi ar darbiniekiem par viņu darba izpildi, par darba izpildu kvalitāti, varbūt par kaut kādiem konfidencialitātes jautājumiem. Tāpēc primāri tas bija tas, ko mēs noteikti gribējām atgādināt, ka ja mēs runājam par attālināto darbu, jums kā darba devējam ir jāizlemj, vai šāds attālinātā darba modelis vispār jums ir pieņemams. Ja viņš ir pieņemams, tad kādi ir šī attālinātā darba modeļa noteikumi, ja tā var teikt. Proti, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, vai darbinieks tiek strādāt vispār attālināti visu laiku vai pēc savas izvēles, vai ir kaut kāds šis tā sauktais hibrīda darba modelis, ka daļu laika strādājam birojā, bet tad, ja strādājam, tad cik? Daļu attālināti. Tāpat tās ir jāsaprot, ka ir ļoti svarīgi šajā visā kontekstā arī noteikt, vai darbinieks strādājot, piemēram, attālināti, vai viņš pats drīkst noteikt savu darba vietu, vai viņam, piemēram, šis attālinātais darbs ir jāveic no mājām. Jo, kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tāpēc, ka šeit uzreiz parādās konfidencialitātes aspekti, arī darba drošības jautājumi, datu aizsardzības jautājumi, jo ir ļoti liela atšķirība, vai tu strādā no mājām, vai tu strādā, piemēram, no kafejnīcas. Tur ir absolūti savādāki tie noteikumi par to, kā tu drīkstētu strādāt. Un vēl viena tāda nianse, kas arī svarīga, ja mēs runājam par attālināto darbu un tieši darba vietu, vai darbinieks, strādājot attālināti, drīkst strādāt tikai Latvijas Republikas teritorijā, vai, piemēram, drīkst no ārvalstīm. Jo jāsaka, ka tā ir tāda pēdējā laika tendence, ka ik pa laikam parādās darbinieki, kuri grib kādu laiku pastrādāt no ārvalstīm. Paši aizbraucot ar ģimeni, piemēram, augsto gada laiku pavadīt kādā siltākās valstīs, un tad rodas šis jautājums, ja darbinieks strādā no ārvalstīm, mums uzreiz daudz jautājumu par nodokļiem, par piemērojamo likumu un šādiem te aspektiem. Un tāpēc darba devējiem noteikti ir jāizšķirās par šiem jautājumiem, jānoregulē viņus un arī jāsako līdzi, vai darbinieki tos ievēro. Bet cik sīki tas būtu no darba devēja puses jānosaka? Principā tas viss, ko es minēju, tam vajadzētu parādīties vai darba līgumā atsevišķi, ja mēs runājam tieši par darba vietu, tātad vai viņa var būt vai tā var būt attālināta, vai darbinieks drīkst strādāt attālināti vispār. Un tad ir šīs nianses attiecībā uz to, vai šī attālinātā darba vieta var būt brīvi noteikta, vai mēs varam strādāt no ārvalstīm, un plus papildus bez šaubām šie jautājumi gan par konfidencialitāti, darba drošību un šādiem aspektiem. Tas viss noteikti ir regulējams un nosakāms vai no darba līgumā vai iekšējās darbkārtības noteikumos. Un tad ir nākamais aspekts, par ko mēs noteikti gribējām atgādināt. Un tas ir tieši saistīts ar šiem maksājumiem, ko es jau minēju, ka mēs gribējām parunāt par tādām diviem aspektiem. Proti, saskaņā ar likumu darba devējam ir
jānodrošina viss darbam nepieciešamais priekš darbiniekiem. Un tas ir pilnīgi skaidrs, ka darba devējam jābūt tam, kurš nodrošina, piemēram, datoru, krēslu pat, galdu un šādas nianses. Ja darba devējs to nenodrošina, tad ir jāskatās, kādi cita veida vienošanās. Vai nu tas ir, vai darbinieks, piemēram, patapina darba devējiem sev piederošu īpašumu vai tam līdzīgi. Bet jebkurā gadījumā šis galvenais noteikums attiecībā uz darba aprīkojumu ir tas, ka darba devējiem tas jānodrošina. Ja mēs runājam par izdevumu kompensāciju attālinātajā darbā, tad ir nedaudz savādāk. Jo likums paredz tā, ka ja darba devējs un darbinieks nav vienojušies savādāk, tad darba devējs sedz šos izdevumus saistībā ar attālināto darbu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka var vienoties, ka darbiniekam netiek kompensēti šie izdevumi. Bet, ja viņi tiek kompensēti, tad nereti jau tas jautājums, cik daudz, ko tas īsti nozīmē priekš mums, ja mēs kaut ko kompensējam, vai tas ir nodokļiem apliekams, maksājums un tā tālāk un tā tam līdzīgi. Un tas ir tas mirklis, ka mēs šobrīd faktiski pārējām pie Madlēnas tēmas un šiem grozījumiem, kas ir pavisam nesen stājušies spēkā. Jā, te varbūt Madlēna var nokomentēt, kas šie pa grozījumiem, ko tie paredz. Tagad no šī gada pieņemti grozījumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā, ar kuriem tika noteikts, ka darba devējs var apmaksāt attālināto darbu neapliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli līdz 40 eiro mēnesī. Tas nozīmē, protams, tas ir atkarīgi no tā, cik dienas darbinieks strādā no mājām un cik biroja, tas ir proporcionāli tik aprēķināts. Jā. Un protams, viņš var maksāt arī vairāk, lielāku summu par to kompensāciju, bet likums paredz, ka 40 eiro mēnesī tas ir tā summa, kura nav apliekama. Arī ar tādiem nosacījumiem, kā Ina teica, jābūt vienošanās starp darbinieku un darba devēju. Jā, vai tas ir atrunāts darba līgumā, vai tas ir norādīts rīkojumā. Tāpat tikai darba devējs var maksāt tikai tiem darbiniekiem, kuram ir iesniegtā nodokļu grāmatiņa. Jā, lai zinātu, ka šis darbinieks jau pēc būtības darbinieks var strādāt 3-4 darba vietas, jā, un strādāt attālināti. Un katra darba vieta viņam var maksāt tāpēc, tā kā ir šis nosacījums. Kā arī, jā, es jau minēju, ka tas ir proporcionāli. Bet kas tas ir, ko kompensē, piemēram? Tā varētu būt elektroenerģija, gaisma, siltums, kaut kāds internets, telefons. Bet tas viss sīk nav kaut kā jāatrunā, jo tas ir vienkārši 40 eiro un viss, ja? Jā. Tur nav tas sīkāk jādala, nav? Nē, nav. Okay. Paldies, un otrā tēma, ko mēs šodien gribējām apskatīt, ir par minimālās darba algas palielinājumu un ar to saistīt to jēdzienu vienlīdzīga darba samaksa. Es nezinu, kurš no jums sāks. Madlēna varbūt tad par to, ar ko jārēķinās saistībā ar likuma grozījumiem. Ar šo gadu tiek palielināts minimāla darba alga. Jā, ja iepriekšējā gadā bija 620 eiro, tad šogad ir 700 eiro. Un tad par šo visai netveramo jēdzienu vienlīdzīga darba samaksa, ko tad tas īsti ir nozīmē? Jā, šīs darba algas tēmas sakarā mēs gribējām arī varbūt nedaudz, pat laikam neatgādināt, bet vērst uzmanību, jo pavisam nesen ir pieņemta vienlīdzīgas darba samaksas un darba samaksas pārredzamības direktīva. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Latvijai līdz 2026. gada jūnijam šīs direktīvas prasības būs jāimplementē Latvijas tiesībās. Un principā jau tagad, zinot šos direktīvas noteikumus, jāsaka, ka mēs ļoti silti ieteiktu darba devējiem gatavoties tam, ka būs šīs jaunās prasības un jau tagad es teiktu, varbūt, ka veikt savu mājas darbu, pārskatot esošo darba samaksas organizāciju sabiedrībā, to, kā jūs nosakat darba samaksu darbiniekiem, vai nav kādas nepamatotas atšķirības starp vīriešu un sieviešu darba samaksu, jo jāsaka, ka tā ir tāda jau mūžsena problēma un Latvijā pastāvoša problēma, ja mēs skatāmies pēc statistikas datiem, ka šeit ir tās darba atšķirības starp darba samaksu vīriešiem un sievietēm, un nereti šīs atšķirības nav īsti ne ar ko pamatotas. Un tad jāsaka, ka tā ir tāda nevienlīdzība,
atšķirīga attieksme, un atšķirīga attieksme nepamatoti. Un tāpēc mēs noteikti gribējam vērst šo uzmanību uz direktīvas prasībām, ka tās drīz vien jau pēc 2 gadiem tiks ieviestas likumā. Tas ir viens, bet otrs, tajā pašā laikā mēs gribētu arī atgādināt, ka no otras puses šīs direktīvas prasības pēc principa nav nekas jauns. Tāpēc, ka mums jau tagad darba likumā ir šīs vienlīdzības pienākums, vienlīdzīgs darba samaksas pienākums un arī šis atšķirīgs attieksmes aizliegums. Un tāpēc, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka par vienu un to pašu darbu, gan vīriešiem, gan sievietēm mums jāmaksā tā pati darba samaksa, vai arī par vienādas vērtības darbu mums ir jāmaksā tā pati darba samaksa. Un jāsaka, ka visbiežāk tas rada jautājums, kas tad ir tas vienas vērtības darbs, par ko mums ir jāmaksā darba samaksa. Vienas vērtības darbs ir tad, ja mēs salīdzinot darbinieku kvalifikāciju, pieredzi, zināšanas, pienākumus, atbildības līmeni, konstatējam, ka šie darbinieki, lai gan atrodas varbūt atšķirīgās amatos sabiedrībā, bet savā vērtībā viņi pilda vienādas vērtības darbu. Tāds varbūt ļoti vienkāršs piemērs varētu būt, ka tādā vienkāršā sijā visticamāk, ka galvenā jurista un galvenā grāmatveža darbs varētu būt vienādas vērtības darbs. Ja mēs savukārt runājam par, piemēram, uzņēmumu, kas nodarbojas tikai ar grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu, un varbūt, ka viņiem arī ir kāds jurists, visticamāk, ka te mēs varētu nerunāt arī par to, ka galvenā jurista un galvenā grāmatveža darbs ir vienādas vērtības. Es ceru, ka es parādīju nedaudz tās nianses, ka katru reizi tas ir vērtējuma jautājums bez šaubām, bet tas, kas šobrīd būtu jādara darbdevējiem, un tas, par ko mēs gribējām tieši atgādināt, ir, ka jums jau tagad būtu jāsaprot, kāda ir jūsu darba samaksas struktūra uzņēmumā, kā jūs nosakat darba algas, darba samaksas vispār, kāpēc ir gadījumi, ka tā ir atšķirīga kādam, jo principā tā var būt, bez šaubām. Var būt atšķirīga darba samaksa pamatojoties uz darba rezultātiem, pamatojoties uz kaut kādu kvalifikāciju, ilgāku tā saukto darba stāžu uzņēmumā un tā tālāk un tā tam līdzīgi. Bet ir jābūt skaidriem noteikumiem par to. Un darbiniekiem ir jābūt sapratnei par to, kādā veidā jūsu uzņēmumā tiek noteikta šī darba samaksa un kāpēc. Tāpatās, kāpēc mēs viņu varētu pagrozīt, bez šaubām lielākajā daļā gadījumu uz augšu cerams, bet tomēr, kā varētu mainīties šī darba samaksa kaut kādā pārredzamā nākotnē, kādi tie principi, kurus mēs uzņēmumā piemērojam, lai to noteiktu. Tās ir tās nianses, par kurām jau šobrīd būtu jādomā darba devējiem, lai nebūtu tā, ka tad, kad 26. gadā stājas spēkā šie grozījumi, es domāju, visticamāk tie grozījumi tiks implementēti tieši darba likumā, lai nebūtu šis lielais pārsteigums par to, ka jums tagad ir jāpārvērtē savu darba samaksas sistēmu uzņēmumā, nemaz nerunājot par to tā saukto ziņošanas pienākumu, kas būs lielākajai daļai uzņēmumu, proti retāk vai biežāk būs jāziņo par jūsu darba samaksas sistēmu, proti par atšķirībām starp samaksu vīriešiem un sievietēm. Un, ja tāda būs, vairāk kā 5% būs, par to būs tas jāpamato. Kāpēc? Okay. Bet šī atšķirība starp darba samaksu vīriešiem un sievietēm ir varbūt tas pats pamanāmākais un zināmākais, bet vai ir vēl kaut kādas nevienlīdzības izpausmes? Teiksim, tu pieminēji šīs te dažādas amata vai klases vai grupas, vai kur viņas ir nosauktas, bet vai ir vēl kaut kādas nevienlīdzības pazīmes? Protams, ka var runāt par kaut kādām cita veida atšķirībām, ka, piemēram, cilvēki, vecāka gadagājuma cilvēki saņem mazāku darba samaksu nekā jaunāki, piemēram, vai kaut kas tam līdzīgs. Bet, principā, šī direktīva ir vērsta tik galvenokārt tieši uz šīm dzimuma atšķirībām. Bet vēlreiz es gribētu atgādināt par jau esošo darba likuma regulējumu, kurā ir šis vienlīdzības princips un atšķirīgs attieksmes aizlieguma princips. Un no tā vien jau izriet tas, ka vienīgais veids, pēc kā jūs varat noteikt darbiniekiem atšķirīgu darba samaksu, tā tad ir tie kvalifikācijas jautājumi, izglītības kritēriji,
pieredzes, zināšanas un tādi jautājumi. Nevis cilvēka dzimums, vecums, rase vai vēl kaut kādi tam līdzīgi jautājumi. Nu jā, droši vien, ka jo uz lielāku skaidrību tajā darba samaksas nosacījumos iet, jo mazāk paliek vietas tādām neloģiskām interpretācijām un tur atšķirībām. Tieši tā, jā. Faktiski tas arī tāda skaidra darba samaksas noteikuma definēšana arī izslēgs šīs neloģiskās lietas. Trešā tēma, ko mēs šodien gribējām apskatīt, ir par darbinieku profesionālu apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu. Kas tad varbūt ir tās aktualitātes, kas šeit ir kaut kas mainījies likumos, nodokļos, nosacījumos? Primāri jāsaka, tu jau pašā sākumā minēji to, ka šobrīd Latvijā šis darba spēka trūkums ir tas diezgan nopietnas, jāsaka, un paralēli šim trūkumam jāatzīmē, ka arī ļoti daudz darba devēja organizācijas norāda uz to, ka, diemžēl, darbinieku arī šī kvalifikācija vai zināšanas nevienmēr atbilst darba tirgus prasībām. Un tas, kas notiek šajā situācijā, ir tas, ka darba devēji arvien biežāk ir ieinteresēti apmācīt darbiniekus, paaugstināt viņu kvalifikāciju. Tāpēc darba devēji ir ieinteresēti tieši šajās darbinieku apmācībās un kvalifikācijas celšanā, lai varētu nodrošināt to, ka darbinieki atbilst tām viņu prasībām uzņēmumos, un lai varētu darbinieki pildīt kvalitatīvi šo savu darbu. Un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs gribējām pāris vārdus minēt tieši par šo regulējumu, atkal atgādinot, jo pieredze rāda, ka, diemžēl, neskatoties uz to, ka tas regulējums jau ir labu laiku, praksē tā piemērošana, diemžēl, klibo. Nevienmēr ir skaidrība par to, kad mēs varam vienoties par kaut kādām apmācību vai kvalifikācijas celšanas izdevumu kompensēšanu gadījumos, ja darbinieks aiziet projām, piemēram. Un, protams, mēs gribējām arī pastāstīt par tiem grozījumiem, kas mūsuprāt arī ir ļoti būtiski un par kuriem jāsaka, ka ilgu laiku jau runāja diezgan daudz arī darba devējus pārstāvošas organizācijas Latvijā. Jā, tad Madlēna varbūt sīkāk var par šiem grozījumiem. Jā, neskatoties uz to, ka darba devējs var kompensēt un maksāt par visiem semināriem un apmācībām, tagad ar šo gadu darba devējs var arī maksāt par mācībām, arī augstākas izglītības. Tas ir, protams, akreditētas Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskas zonas augstākas izglītības iestādes. Ja? Protams, šis mācības jābūt tieši saistībā ar darbinieka pienākumiem un tām darba vieta, kur viņš strādā. Un šajā kontekstā šī izdevumi nav apliekami ne ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, ne ar sociālām iemaksām. Jā, tas neskaitīsies kā darbinieka labums. Tā ir tā summa, kuru var darba devējs maksāt par savu darbinieku. Tātad darba devējiem diezgan būtisks iegūms. No vienas puses motivē darbinieku, jo viņi izglīto, no otras puses dabū nodokļu. Faktiski tādu atvieglojumu. Tas man liekas vairāk tā darba devēja motivācijas rīks, ka viņš var pieaicināt darbinieku, piedāvāt viņam dabūt arī augsto izglītību, un maksāt par viņu, un tad nemaksāt nodokļus. Tas ir tā kā varbūt kaut kāda vienošana starp jūs dabūt tādu algu, bet plus jūs varat dabūt arī augstāko izglītību. Jā, tas ir ļoti labs motivācijas rīks. Līdz šim tā problēma bija, ka, ja tu maksā par augstāko izglītību, kā darba devējs, esi gatavs apmaksāt, diemžēl tas skaitījās kā darbinieka apliekamais ienākums. Un tad, attiecīgi, tas bija ārkārtīgi neizdevīgi darba devējiem. Un tāpēc arī tika pieņemti šie grozījumi. Tas ir no šī gada mainījies tagad, ja? Tas ir pavisam svaigs, jā. Pavisam svaigs. Bet varbūt tieši tajā apmācību un kvalifikācijas celšanas aspektos mēs gribētu atgādināt tieši arī par to darba likuma regulējumu, jo ir svarīgi atcerēties, ka šīs vienošanās ar darbiniekiem, kad jūs vienojaties, ka, ja darbinieks pēc, sauksim viņus par apmācībām, tā vienā vārdā, pēc apmācībām kādu laiku aiziet no jums prom, ka darbinieks šādā gadījumā seks jums kādu daļu no šiem izdevumiem.
Un te vienmēr ir jāatcerās, ka saskaņā ar likumu jūs šādas vienošanās varat slēgt tikai par tāda veida apmācībām, kas ir saistīts ar darbinieka, tā kā darba pienākumu izpildi, bet tām nav noteicošā nozīme noliktā darba izpildē. Ko tas nozīmē? Tas piemērs varētu būt, jums ir grāmatvedes uzņēmumā, un jūs esat izlēmis ieviest kādu jaunu grāmatvedības sistēmu jūsu uzņēmumā, un, protams, tā prasa apmācību. Šis gadījums nebūs tas, kurā jūs varētu vienoties ar darbinieku par to, ka viņš aizejot prom, seks jums vismaz daļu no izdevumiem. Jo šīm apmācībām ir tik tiešām noteicošā nozīme noliktā darba izpildē. Savādāk tas darbinieks nevarēs turpmāk pildīt to darbu. Visos pārējos gadījumos, kad darbinieks principā paaugstina savu kvalifikāciju, savu vērtību ne tikai konkrētās darbvietas ietveros, bet vispār tādā darba tirgū, tie ir tie gadījumi, kad jūs varat vienoties ar darbinieku par šīs maksas sekšanu. Un te atkal ir jāatcerās, ka likums paredz diezgan striktus noteikumus par to, kā jūs varat to darīt un kādi ir tie noteikumi, kad jūs varat kaut ko vismaz mēģināt atprasīt no darbiniekiem. Un tāpēc šīs sarunas kontekstā mēs gribējām tiešām atgādināt, ka pirmkārtām ir jāatcerās, ka šī vienošanās var būt maksimums noslēgt uz 2 gadiem. Ko tas nozīmē? Tas ir maksimālais termiņš, bet ir jāskatās arī no jūsu izdevumu lieluma. Proti, ja jūsu izdevumi par darbinieku apmācību ir 1000 eiro, visticamāk, kad jūs neslēgsiet vienošanos uz 2 gadiem, tad te ir jāskatās šis proporcionalitātes aspekts. Tāpatās maksimālais vispār, ko jūs varat dabūt atpakaļ kā darba devējs, tie ir 70%. Tad jebkurā gadījumā 30% būs jūsu ieguldījums darbiniekā pie jebkuriem apstākļiem. Tāpatās ir arī jāsaprot, ka ejot laikam, tad šīs vienošanās termiņam, piemēram, gadam, tad šī atmaksājumā summa proporcionāli samazinās. Jo ilgāk darbinieks pie jums nostrādās, jo mazāk jūs varēsiet no viņa atprasīt gadījumā, ja viņš aiziet prom pēc šo mācību pabeigšanas. Tātad to visu likums reglamentē? To visu nosaka darba likums, un jāsaka, ka tā praksa rāda, ka, diemžēl, nereti tas viss tiek aizmirsts tajā mirklī, kad mēs kaut ko maksājam darbiniekam, un nereti šīs vienošanās, diemžēl, neietver šos likumā prasītos elementus. Un, ja tā tas ir, tad, diemžēl, ir ļoti liela iespējamība, ka jūs nevarēsiet atprasīt no darbiniekiem šos maksājumus, ja tā vienošanās neatbildīs likuma prasībām. Vienošanos būs viegli apstrīdēt tādā gadījumā. Jā, viņi varēs neizpildīt. Labi. Es gribu atgādināt, ja tomēr darba devējs izdomās maksāt par augstāku izglītību, tad viņam būs pienākums gada beigās līdz 1. februārim iesniegt ziņojumu par fiziskā persona izmaksātam summam, kur jānorāda to patērētu summu, kura nav apliekama ar nodokļiem. Un tā pati summa, šos izdevumus pats darbinieks nevar atzīt kā savas pašas attaisnotos izdevumus par šo izglītību. Jā, liels paldies, un tad mūsu noslēdzošā tēma šodien ir saistīta ar grozījumiem likumā, kas reglamentē veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas jautājumus. Jā, varbūt varam sākt ar Madlēnu, kur pastāstīs, kas tad likumā ir jauns un kas ir izmainīts. Tiek palielināta apdrošināšanas prēmijas summa, kuru darba devējs var samaksāt par savu darbinieku. Tā, jau sen bija 426,86 eiro, jau ilgstošu laiku, vairāk pa 10 gadiem. Tā no šogad tā summa tika palielināta līdz 750 eiro gadā. Bet nav jāaizmirst to, ka šī summa tomēr nevar pārsniegt 10% no maksātāja aprēķinot brūto darba algas samaksas taksācijas gadā. Tas tomēr mēs rēķinām, cik mūsu darbinieki saņem algu gada laika brūto. Un tad, ja šī summa ir lielāka par 750 eiro, tad mierīgi darba devējs bez iedzīvotāja ienākuma nodokļa var samaksāt
par apdrošināšanu 750 eiro. Tad tā summa, kura nebūs apliekama ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Cik es saprotu, šī norma, šī pārmaiņa ir saistīta ar tādu ilgtspējīgu cilvēku kapitāla attīstību Latvijā? Pavisam noteikti, jo jau vairākus gadus ļoti daudz ar darbdevējiem tieši saistītas organizācijas runāja par to, ka mēs gribētu saviem darbiniekiem nodrošināt šīs dārgākas veselības apdrošināšanas polises, bet mēs, diemžēl, to nevaram darīt, jo ir šī likumā noteiktie limiti, kas, diemžēl, neatbilst tām tirgus cenām par šīm apdrošināšanām. Un, principā, tas ir tas skaidrojums vai tas pamats vispār šiem grozījumiem, kāpēc tika palielināta šī summa, lai jūs kā darba devējs varētu piedāvāt darbiniekiem labākus šos apdrošināšanas nosacījumus, ja viņi grib iet pie ārstiem, veikt kādas ar veselību saistītas pārbaudes. Principā šis ir tas iemesls, un bez šaubām, jā, tas ir saistīts ar darbinieku labbūtību un tādām lietām. Tā izklausās, ka visas šīs 4 novitātes, ko mēs šodien apskatījām, tā vai citādi ir tomēr vērstas uz to, lai to cilvēku, darbinieku būtu vieglāk gan piesaistīt, gan noturēt, gan motivēt, vai ne? Un daļēji tomēr arī uz tādu sīkāku darba, dažādu izpausmi un nosacījumu aprakstīšanu un definēšanu, lai būtu lielāka skaidrība abām pusēm. Šajā kontekstā varbūt Irīnai man noslēguma jautājums, vai ir kaut kas, ko tu sagaidi šogad, teiksim, varbūt pamatā no darba devēja tomēr pozīcijām skatoties, kas ir varbūt tāds ļoti aktuāls, kas mums vēl pietrūkst? Es neparedzu, ka būs, vai arī nedomāju, ka ir nepieciešams kādas ārkārtīgi būtiskas izmaiņas esošajā kaut kādā darba likuma regulējumā vai kādā saistīto tiesību normu regulējumā, jo principā jau lielākā daļa jautājumu ir jau noteikti, kā tas ir jādara. Galvenais jau jautājums ir par to izpildījumu, par to, kā mēs, kā darba devēji, šo izpildījumu veicam, kā mēs pieejam saviem darba līgumiem, kas tur ir rakstīts, vai mēs sakojam līdzi tam, ka lai tie darba līgumi atbilst, teiksim tā, šī brīža tendencēm darba tirgu un prasībām darba tirgu. Tas ir pieņemsim tas pats stāsts par attālināto darbu, ko mēs jau runājam, jo nereti darbinieki sāk strādāt attālināti, bet nekāda regulējuma par šo jautājumu mums nav. Ne mēs veicam grozījumus darba līgumā, ne mums ir kādi darba kārtības noteikumi vai darba drošības regulējums šajā aspektā. Tāpēc galvenokārt es teiktu, kad ir jautājums par to, kā mēs izpildām šo regulējumu, un tieši tas pats, ko es minēju jau par šo darba samaksas organizāciju. Principā jau regulējums šobrīd jau ir. Neatkarīgi no tā, kad pēc 2 gadiem būs šīs direktīvas ieviešana Latvijas tiesību normās. Jau šobrīd šis regulējums paredz noteiktu kārtību, kā principā darba devējiem būtu jāpieiet, vai principus, kā darba devējiem būtu jāpieiet, piemēram, šīs darba samaksas jautājumiem. Tāpēc galvenokārt es teiktu, ka jautājums ir par izpildījumu, un tas ir tas, kam darba devējiem būtu jāpievērš tā lielākā uzmanība tieši. Liels paldies Irīnai un Madlēnai par izsmeļošo stāstījumu. Ja kādam varbūt radušies kādi jautājumi par darba tiesībām vai šīm 4 tēmām, kas šodien tika pieminēts, jūs droši tos varat uzdot Eleks Kļaviņš Facebook lapā komentāros, kā arī ieteikt tur, ja kādam ir varbūt kāda tēma raidierakstam, ko gribētu apskatīt, vairāk pieturoties pie tiesību aspektiem dažādiem, tad arī šajos komentāros gaidīsim no jums ieteikumus. Paldies un uz tikšanos nākamajā ierakstā. Espresso ar Eleks Kļaviņš. Koncentrētas sarunas par aktualitātēm juridiskajā jomā.